Labrīt! Šorīt pie mums studijā plāstikas ķirurgs Ancis Ģīlis. Labrīt, Anci! Labrīt! Un mēs turpinām apspriest dažādus populārus jautājumus saistībā ar plastisko ķirurģiju. Un viens no tādiem jautājumiem, kā tu novērtē, cik adekvātas ir pacientu ieceres par operācijas rezultātu? Vai tā parasti ir tāda, spēja prognozēt realitāti? Protams, tas ir viens no ļoti nopietniem faktoriem, ko mums ir jātiek galā konsultācijas laikā. Jāsaprot, kas ir tas, ko pacients vēlas, kas ir tas, ko mēs varam viņam piedāvāt, kas neapdraudēs ne izskatu, ne dzīves kvalitāti nākotnē, un, protams, izskaidrot, kāpēc viens scenārijs konkrētam pacientam ir derīgs, un citi scenāriji viņam var būt pat bīstami. Ko tu saki pacientiem, kas saka, vai jūs varat garantēt, ka rezultāts būs absolūti perfekts, nevainojams, izcils un tā? Ko es saku? Protams, ka es nevaru to garantēt. Nekas medicīnā nav 100%, un mums vienmēr, jebkura manipulācija izvēloties veikt, ir jāsaskata, kas ir potenciāli ieguvumi un kādi ir arī iespējamie riski, kas var apgrūtināt šī pilnā maksimālā rezultāta sasniegšanu. Bet, protams, ņemot vērā, ka šī ir plānveida medicīna, viņai ir jābūt prognozējamai, un tā varbūtība, ka kaut kas neiet pēc plāna, ir 1-2% robežās. Un, protams, ir jāvar atpazīt, kas ir šīs riska grupas, kuriem vai veselības stāvoklis apdraud rezultātu, vai pārlieku agresīva operācijas tehnika nav iespējama, vai ir kādi citi faktori, kas jāņem vērā. Vai operācijas kādreiz jāveic ir atkārtot? Tā var būt. Varbūt arī, ka apzināti tiek plānota ārstēšana vairākos etapos. Paldies, Anci! Radio Skonto.